Ļoti labi. Viesi mums šodien sanākuši Rolands, Krišjāns ar visiem insaidiem, ritīgi interesanti. Nu, šitais patiesībā man būs, varētu būt visinteresantāk, tāpēc, kad es tiešām ļoti, cik daudz tu zini par Vācijas florbolu? Tieši tā, tāpēc arī Krišņš. Tāpēc tas būs, zin kā Latvijas, es tur visur esmu kaut kur blakus, varbūt tās interesanti ir tāpat kaut kādas nianses uzzināt un tam līdzīgi, bet vismaz pēc sajūtām man šķiet, ka zinu diezgan daudz, es kaut kur esmu pietuvināts, bet šī gadījumā es sezonas laikā kaut kādas spēles nospiežu, dažas divas laikam, ja precīzi, sekoju viņiem tur tajos socios, gan viņu klubam, un kad viņi abi kaut ko ieliek, nedaudz kaut ko zinu, kas tur, bet tā, es domāju, būs visinteresantāk, plus vēl viņi spēlē finālā, un tad varēsim vispār, kā viņš... Visu, jā. Viņiem tur, viņiem normāli, tur ultras līdzi, tur līdzīgi kaut kas tuvāk kā Latvijai, nekā kā Zviedrijai vai Somijai, kur ir tāds mierīgais un skatās. Ja kas bija, Pīksbo bija 2-0 vadībā. Somijā arī visi pāri skaidri, principā. Jā, es redzēju, tur 2-1 beidzās. Oilers un Indians tiek tālāk, un sanāk, mēs spēlējam pret SPV nākamo raundu, un Oilers pret Indians. 3-2 Kalmarsunda pierāvusi. Kalmarsunda iemeta 2-2 un uzreiz dabūja atpakaļ no tā Eisa. Vai kā viņi precīzi viedriski sauc, es pat nezinu. Ase, es viņu pa Eisu sauc. Viņš nav tik ruds, lai viņi tā saukt. Vēl ne, bet viņš, es domāju, būs izlases spēlētājs. Kandidāts viņš tiešām būs. Pēc cik gadiem varbūt. Viņš jau ļoti jauniņš. Zviedrijā ir ļoti daudz vingeri, ļoti grūti tur tādam kā viņš tik. Uztaisīsim arī īpašo šovu par ārzemēm. Jā, bet viņi tur ir, tad, kad viņš vismaz bija junioru vecumā, viņi Zviedri ļoti par viņu tur fanoja. Un viņš tur bija U19 arī, ap kuru kaut ko veidoja. Opa, Jēška. Wow, vamos. Es pat nepaspēju. Višku parunāmies, lai saprastu, cik Vācijā labs internets. Mēs sapratām, ka Krišānim Rīgā nav ļoti labs. Viņš mums laikas promising diezgan tagad. Dzirdat? Jā, šreiz viss ļoti kā ar roller bija labi, jā. Tev bija treniņš tagad kaut kāds, vai kas? Nē, es tikko no saunas atnācu. No saunas? Vācijā sauna? Jā. Ar Somiem bija, tiem jau svēta lieta sauna. Pagaid, jums kā publiskā kaut kāda tur pieejama ir? Kas te? Publiskā pieejama kaut kāda? Jā, mums tur gyms ir un tad sauna ar tur. Okay. Mums jau patiesībā tev ļoti daudz ko jautāt ir, jo mēs visticamāk, ja par Latvijā, tad visi esam uz vietas un sekojam tam Latvijai līdzi. Par tevi mēs noteikti zinām tikai to, ka spēlēs finālā tagad, vai ne? Kad jums ir pirmā spēle? Rītdien, un uzreiz jau varbūt nedaudz ieskicēt tiem, kas neskatās, tie noteikti domā, ka Latvijā ir viena spēle, bet jums ir sērija, vai ne? Jā, mums ir best of 5, tātad līdz 3 uzvarām sērija. Jā. Nedaudz varbūt uzmet to, kā jums gāja pirmajās kārtās, un varbūt arī vispār tādu, cik rezumē var iedot par regulāro. Un cik jūs vēl favorīti esat bijuši. Jā, tāda nedaudz, lai visiem ir kaut kāda skaidrība, un tad jau mēs tevi izšķidāsim niansētāk. Tā, regulāro sezonu mēs noslēdzām 4. vietā. Jā, bet tur top 4 komandām visām ļoti tuvu punkti bija, bet jā, palikām 4. Tad bija playoff pirmā kārta pret Hamburgu. Tur bija pirmā kārta, viņiem ir best of 3, tātad 2 uzvaras tikai vajag. Un pirmā spēle bija izbraukumā, to uzvarējām, un tad mājās arī uzvarējām, tātad 2-0 sērijā, 4. finālā. Un tad pusfinālā bija jāspēlē pret regulāro čempionu Kemnicu. Tas bija, jā, tur bija jāspēlē best of 5. 3-2 uzvarējām sērijā, bija izšķirošā 5. spēle. Papildlaiks, bullīši, tā kā, jā. Tu tur laikam arī bullīti iemet, vai ne? Jā.
iemet. Gan gulīti, gan tā bija tā spēle arī, kur tu no aizvārds iecēli, vai tā ir cita spēle? Jā, Tāpat, tas viss bija. Tāpat, Tā jums bija pat sanāk izbraukumā, jo jūs nevis mājās, vai ne? Jā, izbraukumā, jo mums, viņiem bija mājas priekšrocība. Vācijā var izvēlēties, vai ir tā kā Latvijā režis veidojās? Tā kā Latvijā. Tā kā Latvijā. Un es cik skatos, jums tur uz to skatījos kaut kāds moments vai kur, kad jums arī diezgan ultras līdz bija pārdaudz atbraukuši fani. Jā, vispār mums uz to izšķirošo 5. spēli, mums pat spēli, man liekas, pārcēla 15 minūtes vēlāk, jo fani bija daudz ārā, vēl nebija tikuši iekšā nemaz zālē, un jā, tur beigās, man liekas, pie 800 skatītājiem bija. Jā, cik spēle? Superīgi. Cik tas brauciens, pieņemsim, tālu bija, geogrāfis, tā kā, nezinu, Lulbroka Rubene kaut kas līdzīgs, vai drīzāk kā Rubene Kurši, vai cik tālu? Man tiešām nav kā tur Vācijā tā geogrāfija. Mums ir, mēs esam tuvu Leipzigai, tātad sanāk ļoti laba lokācija Vācijā, gandrīz pa vidu, tā kā mums te izbraukumi nav tik tālu, piemēram, tagad Skemnicu, man liekas, stundas brauciens ir tikai, un tālākais mums ir Hamburga, tas ir, man liekas, 4 stundas brauciens, un Minhen arī 4 stundas jābrauc. Bet tā, jā, tur, piemēram, tagad būs interesanti pa 3. vietu Kemnica pret Bonu spēlē, un Bonam jābrauc, man liekas, 7 vai 8 stundas spēlēt pa 3. vietu, jā. Bet viņiem pa 3. vietu arī sērija laikam ir, vai ne? Ja es pareizi sapratu. To es nezinu. Man šķiet, ka viena spēle tikai. Man liekas, viena spēle. Jā. Bet tad es pēc flashcore varbūt ne tās. Nu jā. Bet, sanāk, kad 1. un 2. regulārā sezonas komandas spēlējas pa 3. vietu, un jūs esat ar 5. vietu par 4. 5. par 1. Jep. Nice. Bet tas bija tā kā paredzams. 3. jā. Un tas bija tā kā sezonā jūtams, ka tās top 4 komandas ir labākās, vai arī kāds izveidojās viss tā kā, Nē, es teiktu, ka top 6 komandas, viss tā diezgan līdzīgi spēlēja, un punktos arī bija diezgan līdzīgi visu laiku. Un, jā, mums sezonas sākums bija tāds diezgan švaks, tur atdevām punktus pēdējām vietām, un, jā, bet tad sezona regulārā beigās mēs jau sākām labāk spēlēt, un sastāvā vēl bija diezgan izmaiņas. Mums 2 spēlētāji aizgāja prom, viens atnāca vietā. Tā kā, jā. Es tieši pa sastāvu gribēju pajautāt, jūs tur esat 2 latvieši ar Kristeru, ir arī, tu minēji, ka ar Somiem bijāt saunā, tad visticamāk, ka tie ir arī spēlētāji. Cik tad jūs esat vispār kopā leģionāri? 5. Mēs ar Kristeru, tad ir 2 Somi un 1 no Čehijas. Opa, diezgan iespējīgi. Latvijā leģionāri patiesībā, vispār nav tā. Un, ja par līmeni jāsalīdzina, tu tā kā pagājušajā sezonā vēl spēlēji Latvijā, pēc teorijas ļoti viegli salīdzināt tev būtu, tā kā svaigi. Nezinu, ir ļoti līdzīgs, ne tieši varbūt par spēles manieru, bet tieši par to līmeni. Tas, kaut kādas, nezinu, tās fiziskās sagatavotības un tā. Tieši tikko saunā runāja Somiem, ka gan jau būs šitais jautājums. Un, jā, es teiktu, Latvijā ir tas, ka visas komandas tādas līdzīgākas ir tas, ka tur viss var uzvarēt, jebkura komanda var uzvarēt, tā kā Vācijā, es teiktu, vairāk ir tāds top 6, kuri tādi izteikti favorīti, un labi, mēs, man liekas, priekšpēdējai vietai zaudējām vienu spēli, bet, tur mums galīgi nepaveicās, bet es teiktu, jā, ka Latvijā tā līga ir tāda vienlīdzīgāka, kur, jā, un Vācijā tāds izteikts top 6, kuri tur, jā, dominē spēles, un, jā, lejas gala komandas nav tur tik labas. Tu, es nezinu, vai tu to zini, varbūt nē, pieņemsim, kā tava komanda tos Somus, 2 un Čehu, viņi tā kā, viņus meklēja, atrada caur kādu, nezinu, aģentūru vai ar kaut kādiem kontaktiem, vai Somi var vienkārši paši varbūt vēlējās uz Vācijas pusi, uz Latviju diez vai Somi vai graujās. Augstskolā, ka daži kas iet, jā, bet kā varbūt tos ceļus, kā aizgāja, pieņemsim, jūsējo ceļu,
Labi, to arī varēsim pieskarties, bet man ir zināms, bet kā tie pārējie tur nonāk? Jā, es zinu, ka abi divi somi, kas tagad te ir, viņi paši interesējās, jautāja klubam, mēģināja sazināties, un tā kā, jā, tad viņiem bija jābrauc te uz tryoutiem, un kas vēl? Man liekas, ka Čehs, es neesmu pārliecināts, bet man liekas, ka viņš arī pats tā kā interesējās par Vāciju, un jā, bet es zinu, piemēram, ka Kemnica, viņi, piemēram, Sandis Lēvels tur spēlēja pirms 2 gadiem vai 3, man liekas. Un es zinu, ka viņi tos somas paši tā kā meklē. Un ne somas, bet vispār tā kā ārzemnieks. Un es zinu, ka viņi Sandi paši atrada arī sazinājās. Tagad, piemēram, man liekas, treneris mums arī teica, ka viņš jau sazinājies pats ar iespējamiem nākamās sezonas ārzemniekiem, kuri varētu spēlēt. Un tā kā viņi paši arī meklē, bet ir daudz, kuri paši tā kā piesakās. Kad iepatīkās tā vecī kaut kā atbraucot no pasaules čempionāta, kaut kā, īpaši gan jau, ka pie pieminekļa gan jau negāja ārā, bet bija tā, kad kaut kur tajā Vācijas florbola vidē, kad gan jau, ka visi priecājās, ka Latvija tikusi top 4, kad, kāds spēja to četrnieku izjaukt, bija kaut kā jūti, kad nezinu, kaut kā citādāk, ka uz tevi tagad skatās, ka tu esi no top 4, nevis tikai nācijas, bet arī no izlases, jo tu jau izlases spēlētājs. Es nezinu, varbūt nebija tik traki tur tā, jo es atbraucu uz Vāciju, man liekas, kādu mēnesi vai 2 pēc čempi, jo man bija trauma, un tad es bišķi Latvijā ilgāk padzīvoju. Bet, jā, protams, visi apsveica, un jā. Es neteiktu, ka tā baigi tur kaut ko teikt. Kā tev tagad ar traumu, kā ar kāju viss tā kā labi, vai vēl tomēr kaut kādas sekas jūtams? Jo, manuprāt, es redzēju, ka tev kaut kas uz kājas ir, vai nespēlējot? Nē, es tagad ar ortozi spēlēju, tā, lai bišķi piesardzīgāk, bet nē, tā, tagad viss kārtībā ir, bet runāju fizioterapeiti, viņš teica, lai pēc sezonas bišķiņi ilgāk pauzīti paņem, lai kāja var tā kā cēlas kārtīgi atjaunoties. Par to fizioterapeitiem un kaut kādu, nezinu, to medicīnisko arī man interesanti tiešām ar Latviju kā salīdzināt ir, nezinu, arī kā katrai komandai, vai tur var jūs, ka tas stāvs ir tāds nedaudz lielāks nekā tikai, nezinu, treneris, fizioterapeits un fiziskā sagatavotības treneris citreiz, ka tiek, jo, es tā vismaz skatos uz virslīgas komandām, kad ir tā, ka pārsvarā galvenais treneris, fizioterapeite pārsvarā vai fizioterapeits, kuram, un tad ir fiziskā sagatavotības treneris, kurš, izskatās, kad citreiz tiek, citreiz netiek, ir kopā ar komandu, tad nav tas stāvs tāds 2,5–3 cilvēki, kurreiz kā Vācijā tas līdzīgi, vai tomēr liels un kārtīgs, tā kā, nezinu, citos sportos varbūt. Mums ir galvenais treneris, tad ir, viņš nav treneris, bet viņš vienkārši ir tas, kas XG statistika vāc, viņš spēles laikā. Statistiķis. Tad ir fizioterapeits un mediķis. Tā kā, jā. 4 cilvēki stāvā. Principā, jā. Un cik pieminēja to XG? Tad ir analītiķis, statistiķis komandā, cik lielu lomu, Latvijā, es zinu, tagad lēnām kāds klubs tur ievieš to, bet, pirms tam Rubenē jums baigi noteikti nebija, labi, tur ir kaut kādas savas statistikas, bet tā, ka konkrēti statistikas jums nebija, kā varbūt tās ir liela loma, viņi Vācijā tam pievērš, vai tā ir tikai tāda viena no sastāvdaļām, vai tomēr diezgan daudz uz to ciklējās, pieņemsim, privātās sarunās tevi sauc un rādēju Ješka skaties, rekur, pēc kaut kādām lietām šitien vajadzētu. Cipari saka, ka tu šitien varētu būt labāks, vai es nezinu, kā jums vispār tas notiek. Kaut kur var atvērt daudz priekškārtiem. Es teiktu tā, ka viņi te Vācijā ļoti seko līdzi, piemēram, viņi grib ņemt piemēru visu kā Zviedrijā vai Somijā ir, piemēram, tāds parādījās tāda XG iespēja, viņi uzreiz grib to izmantot un, tad, principā, personīgi man nav neviens saucis nekāds saruna un tur teicis par maniem metieniem, bet ir interesanti pastīties pa maiņām, piemēram, no kuras pozīcijas tavā maiņā visvairāk metiens izdara, vai, tādā ziņā ir interesanti un mums arī mītingos treneris tur
rāda visādas nianses, kur pretinieki izdara vairāk metienus un kur tās bīstamākās zonas mums ir. Un tā, jā, kaut kā tā. Treneri ir vācieši? Nē, mums galvenais treneris ir Soms. Un, jā, galvenais treneris Soms. Un, man liekas, pārsvarā visām komandām gandrīz ir ārzemnieki treneri. Jā. Es nezinu, vai tev tagad izšķirošās sezonas spēles, tu minēji, ka tieši rītā tev jāspēlē, un noteikti iespējams arī tas kaut kā ietekmēs tavus nākotnes plānus, bet kā tev pašam, es jau izlēms, ko darīt nākamajā gadā, ja smaidi jau, nezinu, palikt Vācijā, varbūt kaut kur vēl vispār citur doties, vai atgriezties Latvijā, vai gribi pabeigt sezonu, un it kā tad domā, tā kā visiem parasti patīk izvairīties no šī tā jautājuma. Nē, vairāk pagaidām es koncentrējos pabeigt sezonu, bet jā, neko solīt nevaru, bet pagaidām izskatās vairāk, braukšu mājās, bet vēl redzēs. Jā, bet kā vispār pēc sajūtām esi tā kā iedzīvojies? Nu, kā pašam šķiet, ir kādam, kuram pietiek ar mēnesi 2, viņš iedzīvojas, kāds arī 2 gadu laikā tā īsti nenoķer to, kad varbūt, zin, kā cita kultūra, cita valsts. Jā. Nē, es teiktu, ka iedzīvoties, jo tā ātri varēja, jo komandas biedri, jo tie atsaucīgi, izpalīdzīgi, ja vajag palīdzību, droši var rakstīt, jebkuram visi palīdzēs, un jā, tādā ziņā iedzīvoties vispār problēma nebija. Tā kā, cik bieži jums treniņi nedēļā ir? Mums ir 3 reizes nedēļā treniņi, tad sanāk džims, kā kuru nedēļu, vai nu 1 reizi vai 2 reizes. Nu, no spēļu grafika jau atkarīgs. Jā. Tā kā, mums vēl ir 2 reizes nedēļā rīta treniņi, bet tas pārsvarā tikai priekš ārzemniekiem, tie, kas tiek uz tiem treniņiem. Bet jā. Tur Gerflors vispār nav, vai ne? Mums būs nākamnedēļ uz finālu. Bet regulārajā pieņemsim? Nē. Mēs esam vienīgā komanda, kurai ir Gerflors, bet vēl nav sanācis šo sezonu spēlēt uz viņu, jo mums ir 2 zāles tā kā, un Gerflors stāv lielajā zālē, bet mums diezgan bieži ir, kad tur ir basketbola spēles nedēļas nogalē, un tās tur ir prioritāti, un tāpēc baigi vācieši neiespringst uz to segumu likšanu, jo viņi pēc tam negrib ņemt viņu nost, un tur tērēt savu brīvā laiku. Nu, katrā, jā. Bet kā bija pielāgoties sākumā? Es zinu, ka tavs treneris Ivars Jākapsons tur nedaudz vienmēr teica, ka vismaz tik izlasē aizbrauks pasaules čempionēs uz Gerfloru spēlēt. Kā bija pielāgoties? Zikā, jo Latvijā jau praktiski visur tas Gerflors, un pēkšņi aizbrauc uz Vāciju, un tagad arī visas izlases spēles, visas nomets atkal Gerflors. It kā jau esi spēlējis, bet tāda neliela mētāšanās, vai tu meistarīgs un tev tas īsti netraucē? Kāds saigums tā jau tur? Tā. Nē, es teiktu, ka nav tik traki. Pirms čempja es aizbraucu nedēļu 2 ātrāk uz Latviju, lai kocēnos bišķiņas Gerfloru paspēlētu, pierast, bet tā es teiktu, ka nav tik traki tur tā samainīt no koka grīdas uz Gerfloru. Ir jāmaina labs, tā materiāls, tu maini kaut ko vai? Nā, es neko nemainu. Ješka meistars viņam nevajag. Mums ir tā, ka tad, kad tas, kurš ir iepriekšējais, viņš uzdod nākamajam jautājumu. Un Krišāns uzdeva jautājumu tev. Nu tā, viņam pirms tam Ernests uzdeva un tā paplīti. Viņš tev uzdeva jautājumu, vai tu šogad aizstāvēsi 3-3 pasaules čempionātu godu. Tic man, viņš tādu uzdeva, es to pat nezdomāju. Un vēl papildinot, viņš prasīja, tad, vai jau ir zināms sastāvs, un tad vēl papildinot, viņš prasīja, lai tu nedaudz pastāsti, kā tad bija svinības pēc pasaules čempiona titula iegūšanas nelielas. Brauciens mājās un tā. Jā, nu to tu vari izvēlēties, kur tu vairāk stāsti, bet jā, viņš tieši par 3-3 jautājumu. Tā par 3-3. Tagad, man liekas, Latvijas čempionāts būs kaut kad, es pat nezinu, aprīlī kaut kad, jā. Uz to pēc 2 nedēļām laikam vai 3 kaut kas tāds. Jā, uz to es netikšu, bet runāju ar Rubens Džekiem, ja sanāks kvalificēties, tad
iespējams tikšu sastāvā čempi, ja būs brīvs Izies laiks. trajauts. Jā, Ko trājās. tad viņi metīs ārā no komandas? Kā tad tas notiks? Tā redzēs. Tā jau ir viņu darīšana. Jā. Tā redzēs. Ne, nu pagājuši, kad jau bija līdzīgi, kad bija jau domāts, ka Ralfs Pols brauks, un viņš tur pats, tautas valodā sakot, vienkārši nolažoja un neaizbrauc. Viņš bez kvalifikācijas bija teiksim tā, tika ņemts pat tikai uz Somiju, jā. Vēl par to 3-3 vienu pēdējo Vācijā kāds zināja, ka jūs esat ar Kristeru čempionu? Jūs paši stāstījuši, vai tam līdzīgi bija kaut kāds? Jā, viņi jau visu laiku treniņos mums gandrīz katru treniņu ir 3-3 jāspēlē, un tā viņi tur visu laiku smējās, ka tur pret čempioniem jāspēlē. No chance, kad mēs ar Babri esam vienā komandā. Jā. Tā kā. Kā jums vispār maiņas liek komandā? Jūs tur leģionārus vairāk liek kopā vai? Mums vispār visas sezonas garumā baigi mainīja maiņas, meklēja to perfekto, kaut kādu kombināciju, bet tagad ir, es teiktu, 3 ļoti labas maiņas. Es ar Kristeru spēlēju kopā, un tad mums ir 3 vāciešu maiņā. Tad, principā, ir ļoti miksētas maiņas. Vienā maiņā ir Soms ar Čehu kopā, viņi jau 2 sezonas ir spēlējuši kopā, tā kā, jā, un, Kemnica, es zinu, tagad pusfinālā viņiem bija vesela Somu maiņa, 5 Somi, man liekas. Es skrienu pa laukumu, tikai Somu valodu tur dzirdi. Tad sanāk to, ka vispār kā tā ir Vācijā ļoti daudz leģionāru. Jā, man liekas, gandrīz katrai komandai ir pa leģionāram vismaz. Es zinu, ka Kemnicai, man liekas, ir visvairāk 6, ja nemaldos. Un es zinu, ka Leipzigā ir, tāpat arī Hamburgā, man liekas, bija. Tā kā gandrīz katrai komandai ir pa leģionāriem. Bez jums abiem tur ir vēl 2 latvieši. Es pareizi saprotu, jā? Vai es Bundesliga no augstākajā līgā? 2 vārdsargi. Jā, Blumbergs, man liekas. Tas, kurš ir zināmāks, un otrs ir nezināms vārdsargs. Es nezināju. Bija atsveicināšanās, un tā viņš man neatceros. Kaut ko teica latviski, un es pat nezināju, kad, jo viņš no pirmās līgas aizbrauc ja es pareizi saprotu, viņš no pirmās līgas aizbrauc, un pat bija no pirmās līgas, tā kā zināms pat tur, viņš aizbrauc uz Vāciju, un viņš pat bija, viņu komanda vienu brīdi pat gāja kaut kur pa augšgalu, vai ne? Viņi, man liekas, lielāko daļu sezonas bija pirmajā vietā. Viņš bija pirmais vārdsargs viņiem, jā? Jā. Redziet, mēs latvieši, un mēs pat reāli tiem, kas sekojam līdz florbolam, nezinām, kā lai kāds kaut ko tādu vairāk zina, bet kaut kur arī sanāca, nezinu, tādu pašu Blumbergu varbūt parunāties, vai to pašu Džeku kaut kādi kontakti, vai tikai tā spēlēs satiekoties čau un tā. Ar Blumbergu sanāca vienreiz pirms spēles nedaudz parunāties, tā viņš tur kaut ko teica, ka, man liekas, iespējams arī pēdējā sezona ārzemēs, ka gribās mājā braukt, un, jā. Bet viņš jau, manuprāt, visu laiku cenšas kaut kur iestarpināties, bet atpakaļ Latvijā, bet man tā liekas, līdz šim īsti kaut kā nesanāca, jā. Jā, nezinu. Bet tā tad ir izbrauksmes, jā? Jā. Cikos tad jums sanāk pēc vietējā laika jāceļās, jābrauc? Mums ir, man liekas, mēs ar komandu tepat iesim uz kopā mēs pabā, krogā, iesim kopā paēst pirms spēles, tad mums kaut kāda sapulce būs, un tad mēs brauksim uz spēli. Kāds ir tas grafiks parasti sezonā tikai nogalēs spēles ir, vai? Jā, viņiem te ir principā tikai nogalēs, jā. Un tad play-offos arī jums ir rīt un parīt spēle, un tad atkal nākamajā nogalē. Jā. Tā kā Latvijā agrāk patiesībā. Latvijā arī agrāk bija tikai nogalēs, tagad jau ir, pavisam agrāk bija tikai sestdienās, svētdienās. Vāciski es kaut ko arī iemācījies, vai tik daudz sanāk, ja tev treneris Soms, komandā 2 Somi, Čehi, gan jau, ka vairāk turaties kopā, vai tikai tā angļu valoda, vai arī tomēr ir kaut kāds einsvain, kaut ko es varbūt iemācījies. Kaut kādas frāzes māku, bet tā, ka baigi, kaut kā dažas frāzes tur vieglās.
Bet komandā, jā, mēs tur pārsvarā visi angliski runā, tā kā, jā, nav tā, ka mēs tur baigi pa bariņiem dalamies, tur ārzemnieki un vācieši. Tā kā, jā, pārsvarā visi kopā. Kā jums pret šito komandu, pret kuru spēlēsiet tagad finālā, kā jums pret viņiem regulārajā gāja? Es pret viņiem tikai vienu spēli nospēlēju, un to mēs uzvarējām. Neatceros ar kādu rezultātu, bet es teiktu, ka viņi mums būs daudz parocīgāk pretinieki nekā tagad pusfinālā Chemnitz mums bija. Jo, jā, pret Chemnitz baigi tādi neparocīgi pretinieki, es teiktu, mums bija. Viņi ļoti labi pretuzbrukumos bija, tīpaši Somu maiņa. Jo ļoti labi bija uz pretuzbrukumiem, un jā, tas bija mums tāds klupšanas akmens. Jā, bet jā, cepurnos izšķirošajā spēlē uzvarēt bulīšos, tas tāds otrā sērijā es skatījos, bija 5 spēles, bet tur laikam beigās es Pēterim samalēju, ka teica, ka tur arī bija bulīšos, bet tur pirmajā spēlē bija bijuši bulīši. Katrā gadījumā sīvi. Kā ir ar skatītājiem, līdzjutējiem? Cik mēs tikko izrunājam to, kad bija pat līdzi un kad bija kaut kādi 800 skatītāji, kad uz to saucamo Game 7 vai Game 5. Kā ir regulārajā, cik daudz nāk tur, cik pieņemsim, nezinu, cik uz jūsu spēlēm, cik varbūt uz citām, jo tomēr jau aizbrauc arī citur, tu jau redzi kādreiz ir kādā, kur arī nāk, nezinu, tā izteikti vairāk kā Latvijā, vai tomēr visur kaut kur mazāk vai vienādi? Chemnicā ir ļoti apmeklēta komanda. Es nezinu, cik vidēji viņiem bija skatītāji, bet viņiem bija sezonā visapmeklētākā komanda skatītāju ziņā. Un, jā, es teiktu, ka mums nāk diezgan daudz fani, kur vēl Holzbutgenā bija daudz. Tikpat, cik Latvijā, man tiešām nav, nezinu, ir tie kaut kādi 3. Es teiktu, ka jā. Jā. Es teiktu, ka jā. Vienīgais Berlīnē bija tā smieklīgi, ka mēs tur aizbraucām spēli, tur bija, man liekas, kā 10 skatītāji tikai. Jā, lielo pilsētu tāds. Jā. Un kā viņi skatās, atbalsta skaļi vai vairāk tā kā, nezinu, Somijā, kur tā kā teātri, vai viņi ar bungām, ar karogiem bļaustās kaut ko dzied. Pieņemsim, es zinu, kā viņiem citos sporta veidos ir. Tajā pašā basketbolā un futbolā un hokejā viņiem ar dziesmām un atribūtikām visādām. Jā, viņi, man liekas, baigi grib ņemt piemēru no futbola. Visādas saukļas tur dzied, un jā, katru spēle bungām ir, un ir īpaši tagad playoffā, jā, visādas saukļas tur domā, un tagad bija arī smieklīgi pirms Chemnicas, mums bija mājas spēle, un mums tur tās sauktie ultras, bija ārā liela plakāta uztaisījuši, kur mums bija mūsu komandas čempionu tituli bija sarakstīti, es pat nezinu, cik mums ir 11, laikam, mūsu klubam ir. Ļoti titulēts klubs, jā. Un Chemnicai 0. Tad tur bija tāda diezgan provokatīva plakāta uztaisīja. Tāds meitinieks, jā. Jā. Tādā ziņā. Jā, interesants. Fani, jā, ir arī viņi pat tā sauktos tifo. Man liekas, futbolā tifo sauc tos lielos plakātus pat tais, kur... Jā, tos banerus par lielam pat. Jā, banerus, jā. Tos viņi pat tur piekopi tos tais un tā kā, jā. Uz ielas ir kāds atpazīstams tevi? Es gribēju prasīt, vai ir kaut kāda arī, kādreiz, nezinu, kādā piemais veikalā, kur vai tam līdzīgi. Labā, krogā. Tu redz citreiz, kad varbūt nenāk klāt un neprast, bet kad ja jau uz tevi tā skatās, tā jau bieži ir, tā, kad, tu saprati, ka, jā. Jā, es teiktu, ka krogā lielākā daļa mūs zina, jo mēs tur ejam arī ēst. Tā kā tur lielākā daļa mūs zina, bet tā uz ielas baigi, ne, jo te Veisenfelsā ir basketbols lielā cieņā. Kas tur ir pa komandu? MBC, es pat nezinu pilno nosaukumu, bet Jānis Gailīts ir treneris. Tā ir tā komanda? Jā. Viņš uzvarēja to kausu Vācijas. Jā, kausu uzvarēja, jā. Un tev šovakar bija jāiet uz turienu to spēli, bet tu izvēlējies mūsu viņu. Jā, bet
viņiem tur švaki pretinieki, man liekas, bija šodien pretī. Bet tā komanda, jā, pirmo reizi uzvarēja kaut ko kausu, un tur tas vispār nereāli, tur bija, es ar gaidīju tos sižetus, es nezināju, ka tā pati pilsēta, wow. Vienreiz mums bija zālē treniņš, un pēc mūsu treniņa bija basketbola, tā viņš tur sanāca ar Jānu, bišķiņ parunāt. Opa. Tā viņš teica, ka viņš sporta centrā laikam bija lasījis, ka Veisamfels esot kaut kādi 2 latvieši, laikam, florbolu spēlēm, bet tā viņš tur nebija nevienam jautājis, bet jā, tad kaut ko nedaudz parunājām, apsveic viņu ar kausu iegūšanu, un jā. Nu, viņš iespējams nākamais Latvijas izlases treneris basketbolā. Tā kā interesanti pieredze. Es pareizi, viņš šak ir no turienes, jā, kad tu tagad saki, tad viss tā saliekās kopā. Un ko es vēl gribēju šajā sakarā, tad pajautāt gan futbolā, tas ir gan basketbolā, arī hokejā vāciešiem. Līdzīgi tas, ko tu minēji, kad viņi ir tas kaut kāds viņiem tie vietējie pabi tieši, kur pēc spēlēm tad ir kaut kādu, kur fani pārsvarā mēdz tusēt, nezinu, pēc spēlēm kaut ko tur paēst, iemalkot, un kad komandas parasti aiziet, nezinu, komandas aiziet kādi 3, 4, 5, viņiem tas tā kā pat obligāti ir pārstāvi un parunāties un apsveicināties ar faniem un tāda veida kultūra. Tu arī kaut kur mēģini florbolā ieviest, vai tas īsti nav vēl tādā līmenī aizgājis? Es teiktu, ka vēl nē, bet te Veisamfelsā viņi es teiktu, tāda maza pilsēta, un te ir, es teiktu, viens tāds pubs, kur visi iet, un tā kā tur, ja tu aizēji, tu, protams, satiks kādu, ar ko parunāties pa florbolu, bet tā, ka, jā, baigi tā, kā teikt, tā nav izplatīta tā lieta, ka tur visi iet uz. Tev sensīši ir tagad aizbraukuši uz Vāciju pie tevis? Tagad nē, bet viņi oktobrī bija ciemos. Tad Fāču man samulda, es tev Rubens Ubruks sērijā satiku, viņš teica, ka brauks tūņās uz finālu. Viņš maijā mums ir Final Four kausā. Uz to viņš būs tad. Tad nesamuldēja, tad viss kārtībā. Vai Petri, kādi skatītāji jautājumi? Kaut kas tu prasa, vai tu uz Irlavu nākamā sezonu dosies? Irlavu? Vēl neprasa. Cik vispār daudz, nezinu, pasako līdzi savējam dzimtajam klubam un kā viņa sezonu varbūt vērtē, cik viņi tev varbūt uzbāzīgi saka, kad brauc mājās, mums tev vajag. Komunikācija noteikti ir, bet kā tu šogad viņiem pasakoji līdz, kas varbūt tu no malas tā var pateikt, kas varbūt pietrūka, vai ko labu redzēja, vai ko sliktu? Tik cik varēja, tik sekoja līdz spēlēm, un jā, tieši par Rubenu. Es nezinu, man šķiet, ka playoff bišķiņ traumas patraucēja. Tas, ka nevarēja iesākt playoffu Čikuts, Bitmanis. Jā. Man liekas, Ivo bija arī kaut kas, vēl Bobo kaut kas tur ap plecu laikam bija. Tā kā... Jā, viņš tur tagad joprojām kaut ko mokās, cik saprotu. Jā. Tā kā, es nezinu. Es teiktu, ka traumas nedaudz ietekmē sēriju, bet, jā, nezinu. Kas uzvarēs finālā tavuprāt? Gan jau esi pasakojis līdzi. Vari gan teikt, ko tu gribētu, ko tu domā, tu jau tā droši vari teikt. Jā. 7. spēli neskaties? Man liekas, pēdējo periodu nostājos. Beigas, jā, es nostājos. Kāds tev viedoklis par Krišāņa celebrationiem? Celebrationiem? Rubens sērija arī bija, kad fani tur... Jā. Pareiz, jā. Nē, forši jau. Uzkurina fanas vismaz šitā. Bet, jā, runājot par finālu, es gribētu teikt, ka šogad ir talsu gads. Man liekas, talsi. Kaut kā visi liedzās talsiem. Par talsiem. Nezinu, liekas baigi pārliecinoši. Viņi parādīja playoffos sevi. Jā, bet, laikam, gribētos būt interesanti, kā viņiem iet pret, pastīties, kā viņiem būtu spēlēt ar Ulbruku vai ar Ķekavu sēriju. Kādu no tām. Tas arī. Kas. Vēl varbūt tā viena.
Jā. Tā viena spēle vienmēr ir. Tā kā Jā, tas jā. nekad. Cik jums liela nozīme ir tam kausam? Jo, redz, Latvijā tāda vispār nav. Somijā, Zviedrijā, Čehijā, visur viņiem kausa uzvarētājs var tikt uz čempionu vienību kausu. Plus vēl neskaitot to, es zinu, ka Šveicē ļoti prestižs ir tas viņiem izcīnīt to kausu. Par Zviedriju es nezināšu, par Somiju gan jau varēs pateikt Pēters, kā Vācijā viņi skatās, tas kaus ir tāds prestižs, vai tiešām tas var uzskatāt ļoti sekundāri ir līga, un tas kaus, nu, tur tā. Nē, es teiktu, ka kaus ir viņiem. Es pat teiktu, ka viņiem kaus, man liekas, ir tādā augstākā vietā nekā čempionu tituls, jo varbūt, es nezinu, man tā liekas, jo. Varētu nemaz zemākā nav. Jā, vai nu arī es teiktu, ka līdzīgi. Nav, kad, jā, jo viņiem tas Final Four, viņiem ir parasti bija Berlīnē, lielā arēnā, viņi tur spēlē, un tas tā kā viņiem tāds. Tā kā mums arēna Rīga. Jā, un tad tas viņiem ir tāds, es teiktu, prestižs, viņi tur. Bet kā par kausu ir, kur tur, nu, spēlē arī noteikti viszemāko līgu komandas? No kura, pieņemsim, no kuras kārtas jūs tur gājāt iekšā, vai jau no pašas pirmās uzreiz varēja spēlēt, nezinu, pret tiem zemākajām, vai pirmās kaut kādas brīvas? Mēs, man liekas, es pat, nezinu, mēs, man liekas, no 8. fināla sākām, man tā šķiet. Un pirms tam, jā, es zinu, ka tur bija, sanāk, pirmās līgas klubs spēlēja pret savu otrās līgas komandu, kā, un otrās līgas, jā, pret Farm klubu, un Farm klubs uzvarēja viņas. Tas bija tā smieklīgi, jā. Bet, jā, šitas kaut kas interesants. Jā. Zini kā, ja pavisam godīgi, ja Rubenei pie Farma spēlētu šo sezonu Juris, tad visi, nu, kas ir junior vecuma džeki, Lauris Knoks vārtos, nu, es neteiktu, ka būtu tā, ka nebūtu iespējams uzvarēt. Nu, tur jau tie juniori ļoti labi, visi, kas tur ir Dūmiņi, Buhroti, Avoti, visi, plus vēl Zilberts. Un Lauris vārtos Knoks, es domāju, ka viņi varētu līdzīgi nospēlēt. Es nezinu, jā. Vismaz nebūtu tā, ka neskatītos, ka spēlē Farms pret to. Ivars neļaut pie pirmās līgas spēlēt. Nu, Ivars pat. Jā. U19 izlases sastāvu redzēja? Kaut kur, nezinu, saviem džekiem kaut kur pārsteidz kāds, vai ticēja, ka visi būs un ka visi viņi ir, teiksim, tik kvalitatīvi un jaudīgi? Es biju nedaudz pārsteigts par Buhrotu. Man šķiet, ka viņš, es nezinu, bet man liekas, viņš tikai uz vienu treniņu nometni bija, vai 2, man šķiet, es nezinu. Bet, jā, playoffos ļoti labi sev parādīja, un tā kā, jā, pa viņu es biju pārsteigts, ka tika, bet, nu, protams, priecīgs es pa viņu, jo tā kā pats bija tagad Latvijā treniņos redzēja, ka ļoti cenšas, un arī brīvajā laikā uz džimu iet un grib sev pilnveidot, tā kā, jā, arī tā pārējiem arī priecīgs par Gustavu Tomiņu, Avotu, kas mums vēl bija, Dūmiņš. Fogels. Jā. Un Fogels. Pagad, Dūmiņš bija? Bija. Ok, jā. Ne, bet es tieši par, pa lielam Hugo, man liekas, arī to savu vietu izcīnīja tieši uz izlasi, izcīnīja tieši izslēgšanas spēlēs. Precīzāk sakot, vienā sērijā par Tulbruku, un pēc tam viņiem ir tagad ļoti bieži nometnes cēsīs, ka viņi brauc daudzi, visi vidzemē vācās. Un cik es sapratis, un tad tur laikam tajās nometnēs viņš, tagad, kad sezona beigusies, lai būtu tas ritms, un tajās nometnēs viņš, vai sabraukumos, es pat nezinu, kā viņš, vai treniņos, tur viņš laikam arī sevi ļoti labi parāda, un tad viņš tādā veidā to vietu ir izcīnījis. Kaut ko es vēl gribēju to prasīt, un tagad aizmirsu. Var padomāt to jautājumu Gabrielam jau. Jā, nākamais būs Siliņš. Jā. Tas, kurš tev čempions ar vienu roku nones no laukuma. Jā, gaida mums, ko 5 minūtēs vajadzētu beigt, bet jā, vēl jautājums tev no publikas Augsdogu vai Unihop? Sezonas sākumā es teiktu Augsdogu, bet tagad tas sezonas beigām es jau vajag pieredzi pilnīgi, bet nē, es tāpat pieturētos pie Augsdogu.
Ar kādu Unihoku modeli tu spēlē? Es zinu atgriezies un gribu, lai Normans noizdod tev. Modeli. Evolab. Un lāpstiņa? Unilight. Okay. Tā laikam populārākā viņa. Kas tas nūja visu laiku pie rokas? Galandi Galstroms. Jā. Jūs ar Kristēru kopā dzīvojat? Vienā dzīvoklī tā kā vai katrs savā? Vienu brīdi dzīvojam kopā, tagad katrs savā. Sastrīdējāt. Nē. Es pat nezinu. Garš stāsts, bet nesastrīdējāmies, bet tur bija Soms, man liekas, tas, kas ziemā atnāca pie mums, viņš, man liekas, paprasīja Kristaram, vai mums tā kā 2 dzīvokļi ir, un viņš paprasīja, vai negrib samainīties, tā kā Kristars iet uz to dzīvokli, un viņš nāk tas šitā. Tas nozīmē, ka tur nepatika kādam, tam Somam nepatika kāds, ar ko viņš dzīvoja kopā visticīgi. Nē, viņam tur kaut kāda alerģija, kaut kas tur, nezinu, kas tur bija tā dzīvokli, jā. Un Bobers ziedojās, jā. Jā. Nu labi, Ješka, novēlēsim tev laikam veiksmi. Tev rītdien, jau jāsāk noteikti labi rītdien, un tad tu zini, vai mums ir kāds Bundeslīgas čempions? Man liekas, ka jā, Weizenfelsā pirms nezinu cik gadiem, man liekas, es nezinu vārdu, man liekas Kristaps, bet ir spēlējis tā latvietis, un es nezinu, vai viņš uzvarēja čempionu titulu, bet jā, man liekas, ka viņš ir uzvarējis. Jā. Gats Sokolovs nav uzvarējis? Man liekas, ka Gats otro vietu dabūja. Vai Kaus uzvarēja? Kaut ko man liekas, ka viņš uzvarēja arī. Jā. Nu, katrā gadījumā latvieši ir kaut kur gorījušies, un tad novēl jūs uzreiz dubultajā, varēs tev tad būt vispār ļoti izcils kopā 3-3, tad pasaules čempions 4. vieta, tagad citā valstī aizbraukt dabūt titulu, vienalga tas, kaut vai tas būtu ļoti daudz zemāk, bet es domāju, ka Vācijas līga, kā tev vispār liekas pēdējais, kāpēc līmeņa liekas? Ja būtu tavs klubs spēlētu virslīgā šo sezonu, kur tu viņu ieliktu apmēram, kurā vietā pēc regulārā varētu būt plus mīnus, kuram var būt līdzīgāks arī pēc spēles, tu nezinu, tur Talsiem, Ulbrokai, Rubenai. Grūti noteikti tā salīdzināt. Bet, jā, grūti, bet... Ja jāsalīdzināt. Es gribētu teikt, ka top 4, top 5 mēs būtu. Jā, jo... Man arī kaut kur tā šķiet pēc tā visu, ko es arī esmu dzirdējis, ka pirms jau tu aizbrauci, bija dzirdējis, ka tas klubs ar tādu salīdzinošu profesionālu pieeju, ka tie treniņi ir vairāk un tas viss arī par tām stāfa lietām un viss tas, ka profesionālāk nekā vidējais klubs Latvijā attiecās. Es gan nezināju, ka tiešām ir tik daudz leģionāri tur un ka treneri pārsvarā visi leģionāri, bet tas tā kā laikam liek domāt, kad Latvijā galīgi nekristu ārā. Tā kā jā, veda mājās medaļas, un tad jau kaut kad vasarā satiksimies, gan jums ticamā. Jā. Vai sazvanīsimies drīz pēc kausiem teviem visiem? Vai arī sazvanīsimies ar tiešraidē no kaut kādas tur bundesfēras, vai kur tad būs. Labi, izgulies un lai ir veiksmīgi. Jā. Tu neuzdevi jautājumu Gabim? Jā, jautājums. Gandrīz izmuki. Es kā labāk uzdot, tu citādāk izdomāšu stūbi. Ko viņš ir? Ko viņš ir, tu viņam reiz uzdot. Čau, Džek. Protams, Vārceks. Vienīgais īpašais ar telefonu pieslēdzēs. Kā tā jādzīvē? Labi, Gabi. Jā. Mīļākā dziesma Zviedrijā čempī. Ko tu dungoji tur? Jā. Muļķis sirds, Keišu, mēs taču jau tur kopā dziedājām visu laiku. Pa kuru sirdi jūs dziedājat, par Keišu vai par tavējo? Mēs tur kopā dziedājām, mums abus kopā tur vienots vienkārši savienojās uzreiz. Ok. Nu labi, Ješka, davai taču rīvu turies, un tad jau vasarā Valmērā gan jau kaut kur saskrienās, ja nesanāk sazvanīties kaut kur. Jā, davai. Paldies. Jā, kad dziedot lasīšu spēli un ar laiku. Jā, labi, čau.